Lai gan daudzu gadu garumā par simboliem uzskatītas trīs priedes, Ogres upe un Liekais tilts, Ogres zīmola status joprojām ir brīvs. Lai pilsēta Latvijas kartē iezīmētos kas vairāk kā tikai Rīgas guļamrajons, joprojām aktuālas sarunas par Ogres pilsētas tēlu. Kā vajadzētu Ogrei būt tādam, lai varētu piesaistīt cilvēkus tā kā braukt uz mūsu novadu? Gan jau kaut kam pazīstamam, ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Gan jau, ka Šreks. Šreks, kā jaunieši tā kā varētu arī vairāk šo lietu interesēt. Daudz domāt, ka viņš no šejienes radies. Ogre kā populārs turisma galamērķis, kāpēc nē? Laivošana, ritiņbraukšana, tepat arī Zilie kalni, kas jau ieņem stabilas pozīcijas slēpošanas sezonā. Ilgtermiņā aktīvā atpūta sasaucas ar novada moto cilvēka un dabas harmonija. Ogre nereti tiek dēvēta arī par zaļāko no pilsētām. Ko Ogrei vēl vajadzētu uztaisīt, lai būtu foršāk un arī tev vairāk patikt šeit dzīvot? Vairākus pagalmiņus. Starp mājām pagalmiņus, ja? Kur spēlēties. Un šobrīd tā ir problēmiņa nav, kur daudz aiziet? Jā. Meklējot identitāti aizvadītajā vasarā, pilsētas svētku laikā tika dota iespēja Ogres trikotāžas kombināta faktoram. Pilsētnieki tika iepazīstināti ar vilnas ceļu un auduma tapšanas procesu. Darbs pie pilsētas tēla joprojām turpinās, un uz jaunu sarunu aicina Ogres novada pašvaldība. Mēs gaidām īstenībā tiešām visus, kam ir kāds stingrs viedoklis par to, vai arī kam ir savas idejas un ierosinājumi. Šeit kā viens no ierosinājumiem ir izvēlēties milžu tēlu, bet, protams, tas nav vienīgais. Mēs gaidām arī citas iespējas, kā cilvēki varbūt to saredz. Un tad šīs pirmās tikšanās reizēs, es domāju, ka mēs visi kopā arī nonāksim pie tāda kā plāna, kā tad mēs turmāk plānosim, vai mēs veidosim aptaujas, vai mēs aptaujāsim tieši Ogres iedzīvotājus, varbūt arī citus, vai arī tiks veidots kādas darba grupas un par un pret. Pirmā tikšanās plānota 26. oktobrī Ogres novada pašvaldības ēkā. Tā ir ne tikai iespēja tapt sadzirdētam un platforma labām idejām, bet arī devums savas pilsētas attīstībā. Dāca Stribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.